Apgulies ērti, ļaujot savam ķermenim atslābt. Ieelpo dziļi un jūti, kā miers lēnām piepilda tavu ķermeni. Izelpo visas dienas rūpes, nogurumu un satraukumu. Lai šis laiks ir tikai tev. Laiks, kad tu vari pilnībā atbrīvoties un sagatavoties dziļam un mierīgam miegam. Mans vārds ir Inese Dāvidsone, es esmu vēdiskā astroloģe, un šovakar mēs kopā dosimies uz sapņu pasauli. Auna zodiaka zīme bieži nes sev līdzi dedzīgu enerģiju, spēku un vēlmi virzīties uz priekšu. Dienas laikā šī uguns palīdz sasniegt mērķus, piepildīt ambīcijas un risināt izaicinājumus. Bet šobrīd, kad diena ir noslēgusies un nakts klusi apņem pasauli, auna ugunīgā enerģija sāk mazināties, pārvēršoties mierīgā, siltā liesmā, kas ved tevi dziļā atpūtā. Ieelpo vēlreiz, sajūtot, kā auna uguns kļūst maigāka un mierīgāka. Izelpojot, atlaid visu, kas vēl turas pie tevis no dienas notikumiem, no pārdzīvojumiem, no liekām emocijām, no uztraukuma brīžiem. Ir laiks mieram, laiks atjaunot savus spēkus, lai rīt atkal varētu spīdēt pilnā auna zvaigžņu gaismā. Visums šobrīd tev piedāvā mieru un aizsardzību. Tu vari atļauties atpūsties, zinot, ka viss ir tieši tā, kā tam jābūt. Ļauj savai auna enerģijai maigi noplakt un ienirt nakts melnumā. Katrs elpas vilciens aizved tevi tuvāk, dziļam un mierpilnam miegam. Tu esi drošībā un nakts tevi sargā. Šis ir tavs laiks pilnīgi atbrīvoties un sagatavoties jaunam sākumam jau rīt. Auna zodiaks nes sevī spēku, drosmi un tieksmi virzīties uz priekšu. Taču pat auns zina, cik svarīgi ir atpūsties, lai atgūtu spēkus un enerģiju jaunam rītdienas sākumam. Iztēlojies auna uguns liesmu. Tā ir dzīvīga, enerģiska, bet arī siltuma un aizsardzības avots. Šajā brīdī ļauj šai liesmai kļūt mierīgākai, tāpat kā vakara saule rietot, izstaro maigu, siltu gaismu, kas tevi nomierina un sagatavo atpūtai. Ieelpojot, sajūti, kā auna spēks ieplūst tevī, piepildot tevi ar siltumu un drošību. Izelpojot, atlaid visu, kas tevi kavē iemigt, jebkuru stresu, satraukumu vai pārdomas.
šis ir tavs brīdis, kad tu vari ļaut sev atslābt un atjaunoties. Auna uguns ir ne tikai kaislīga un impulsīva, bet tā ir arī tīra un atjaunojoša. Tā palīdz atbrīvoties no visa vecā, no visa, kas vairs nav nepieciešams. Tagad, guļot mierīgi, iztēlojies, kā auna uguns lēnām attīra tavu prātu un ķermeni. Tā atstāja tikai mieru un dziļu atjaunojošu siltumu. Katrs tavs elpas vilciens kļūst ar vien mierīgāks, un ar katru izelpu tu sajūti, kā nogurums aizplūst, un vietā nāk miers. Auna enerģija palīdzēs tev atrast spēku gan nomoda laikā, gan miegā. Tā atgādina, ka pat visdedzīgākie un enerģiskākie cilvēki ir aicināti atpūsties, lai rīt atkal uzliesmotu ar jaunu spēku. Šajā brīdī ļauj šai ugunī kļūt maigai. Tā apņem tevi ar siltu gaismu, kas ved tevi dziļāk un dziļāk miegā. Iztēlojies, kā šī siltā uguns, kas simbolizē aunu spēku, kļūst par mierīgu liesmu, kas deg mierīgi un vienmērīgi. Tā apskauj tevi, līdzīgi kā mājīgs ugunskurs augstā naktī. Sajūti, kā tas ienes drošību un mieru, ļaujot tev lēnām iegrimt sapņu pasaulē. Šajā brīdī tu esi gatavs atlaist visu, kas tevi saista pie šīs dienas. Auna spēks būs ar tevi arī miegā, palīdzot tev dziedināties un atjaunoties. Lai šis miegs būtu dziļš un atjaunojošs, sniedzot tev jaunu enerģiju un spēku nākamajai dienai. Tagad ļauj sev pilnībā atslābt, zinot, ka tu esi drošībā, ietinies auna spēkā un mīlestībā. Tu esi gatavs doties dziļā miegā, kur tavs ķermenis un prāts atpūtīsies un atjaunosies. Atceries, ka pat ugunīgais auns zina, kad ir laiks atpūsties, lai atkal uzliesmotu ar jaunu spēku. Tu vari mierīgi iemigt, zinot, ka rītdienas rīts nesīs jaunus sākumus un jaunas iespējas. Ieelpo dziļi. Ļauj savam ķermenim atslābt un prātam kļūt mierīgam. Ar katru ieelpu tu piepildi sevi ar kosmosa plašuma enerģiju, un ar katru izelpu tu atlaidi visas domas, visas rūpes un satraukumus. Tagad ir laiks pilnīgi nodoties šim mirklim, kur auna zodiaka ugunīgā enerģija tevi vedīs dziļā atpūtas stāvoklī, lai var iegrimt dziļā, mierpilnā miegā.
ugunīgā zīme, kas simbolizē jaunas sākotnes un kustību uz priekšu. Šobrīd tevi ved uz citu ceļu, uz dziļo miega pasauli, kur viss iepriekšējais var tikt atbrīvots, un tavs ķermenis var pilnībā dziedināties. Auna enerģija šobrīd plūst caur tevi, bet šoreiz ne kā liesma, kas dzen uz priekšu, bet kā uguns, kas maigi apņem tevi un ved dziļi visuma apskāvienos. Iztēlojies, kā auna enerģija saista tevi ar visumu. Ielūkojies zvaigžņotajās debesīs, kur katra zvaigzne spīd kā atgādinājums, ka tu esi daļa no kaut kā lielāka. Auna uguns nav tikai kaisle un kustība, bet arī dzīvības liesma, kas saistīta ar karmas plūsmu. Šajā brīdī tu atlaid visu, kas bijis, un pieņem visu, kas nāks. Tāpat kā uguns attīra, arī auna enerģija šajā mirklī attīra tevi no visa, kas vairs nav nepieciešams, lai tu vari brīvi doties dziļā miega fāzē. Ieelpo dziļi un ar katru ieelpu sajūti, kā visuma spēks piepilda tevi. Un ar katru izelpu atlaid visus smagumus, visas domas par vakardienu vai rītdienu. Šobrīd pastāv tikai šis mirklis, un tu esi drošībā. Auna enerģija sasaista tevi ar tavu karmisko ceļu, atgādinot, ka viss, kas notiek, ir daļa no lielāka plāna. Karmas likumi ir vienmērīgi un mierīgi. Tie virza tevi uz priekšu, bet ļauj arī atpūsties, kad tev tas ir nepieciešams. Karma ir līdzsvars. Auna ceļojums cauri visumam ir ne tikai ugunīgs un ātrs, bet arī vērsts uz izpratni, uz to, kā katrs nākamais solis ietekmē nākošo soli. Tagad tu ļauj šai karmiskajai plūsmai tevi mierīgi nest cauri dziļajam miegam. Iztēlojies, ka tu esi daļa no plašā visuma cikla, kur viss notiek savā laikā un vietā. Auns palīdz tev līdzsvarot šo enerģiju. Tu vari iemigt ar mieru un pārliecību, ka viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Ieelpo dziļi un atslābinies. Naktī ieplūstot pasaulē, arī tu esi gatavs pieņemt tās mierīgo un noslēpumaino enerģiju. Nakts ir laiks, kad viss apklust, kad pasaule norimst un ļauj sev atpūsties, bet aunam nakts nes īpašu dāvanu. Tā ir iespēja atjaunoties, ieklausoties sevī un rast spēkus jaunam nākošās dienas rītam. Auna uguns bieži tiek spilgti dienas laikā, kad visi mērķi, plāni un vēlmes dzen uz priekšu tevi. Taču naktī visums tev atnes līdzsvaru. Tas ir laiks, kad uguns kļūst mierīga,
kad visa enerģija pārvēršas dziļā iekšējā spēkā. Nakts dod aunam iespēju apstāties un sajust klusumu, kurā slēpjas patiesais spēks. Nakts atnes aunam spēju un laiku apcerēt un apdomāt dienas gaitu. Tas ir laiks, lai pārskatītu savus sasniegumus, izprastu savas darbības un sajustu, kā katrs dienas solis ir bijis daļa no plašāka ceļa. Auns bieži ir aizņemts ar kustību, bet nakts atgādina, ka arī apstāties un pārdomāt ir svarīgi. Naktī prāts var atslābt, un dvēsele var atrast atbildes, kas nebija redzams dienas steidzīgajā ritmā. Nakts atnes aunam arī dziedināšanu. Dziļā atpūtas stāvoklī, kad ķermenis un prāts ļaujas mieram, nakts palīdz dziedināt ne tikai ķermeni, bet arī dvēseli. Nakts atgādina, ka pēc katras cīņa laika ir vajadzīga atpūta, un šī atpūta sagatavo tevi jaunām cīņām ar atjaunotu spēku un pārliecību. Aunam, kurš bieži tiecas pēc rītdienas un nākotnes izaicinājumiem, nakts sniedz dāvanu būt šeit un tagad. Tas ir laiks, kad tev nav jāsteidzās, nav jāplāno. Nakts atnes mieru, kurā var vienkārši būt, ļauties savām sapņiem un sajūtām, kuri naktī kļūst dzīvi. Tie sapņi, kas veidojās naktī, bieži ved tevi uz atziņām, kas būs noderīgas jaunajā dienā. Nakts atnes arī aizsardzību. Tā paņem aunu apskauju ar klusumu, sniedzot drošību un mieru. Un lai cik intensīvi ir bijuši dienas izaicinājumi, naktī visums apskauj tevi, sargā un rūpējās par tavu mieru. Tu vari atļauties atbrīvoties no visa tā, kas bija dienā, un vienkārši uzticēties naktī, kas atnes mierīgu atpūtu un iekšēju dziedināšanu. Šajā brīdī nakts aicina tevi ļauties atpūtai, lai auna dedzīgā enerģija, kas vienmēr virza tevi uz priekšu, tagad pieņem nakts piedāvāto mieru un klusumu. Nakts ir tava draudzene, un tā ved tevi dziļā atpūtas stāvoklī, kur vari atjaunot savus spēkus un sagatavoties jaunam rītam. Sajūti, kā nakts apņem tevi ar maigumu, dziedināšanu un mieru. Visuma ritmi turpina plūst, un tu esi daļa no tiem. Bet šobrīd tu vari atpūsties, zinot, ka nakts tev atnes visu, kas nepieciešams, lai atjaunotos un augtu. Auns, nakts tev dāvā atelpu, mīlestību un spēku
nākamajam dienas cēlienam. Tagad, kad tavs ķermenis ir pilnībā atslābis un tavs prāts kļūst arvien klusāks, sajūti, kā plūsti cauri visumam. Katra ieelpa ved tevi dziļāk miega pasaulē, un katra izelpa atbrīvo no visa, kas tevi kavē pilnībā nodoties šim brīnim. Auna enerģija šobrīd ved tevi dziļi miega fāzē. Tur, kur tavs ķermenis dziedinās, prāts atbrīvojās un dvēsele gatavojās jaunam sākumam. Dziļā miega fāzē auns palīdz tev apstrādāt visu, ko tu esi piedzīvojis, lai nākamajā dienā vari mosties ar jaunu spēku un pārliecību. Tu esi daļa no karmas un visuma ritma, kur katrs mirklis ir nozīmīgs un vērtīgs. Ļauj šim ritmam tevi vest, ietinoties aunu ugunīgajā spēkā, kurš tagad ir mierīgs un dziedinošs. Atceries, ka tavs karmiskais ceļš ir dzīvības spēks, kas virza tevi gan caur nomoda laiku, gan caur miegā pavadītajiem brīžiem. Miegs ir tas laiks, kad auns atpūšas, lai atgrieztos ar jaunu enerģiju, un tu vari justies drošībā, zinot, ka šis cikls ir daļa no visuma. Tagad ļauj sev pilnībā iegrimt šajā dziļajā miera stāvoklī. Auna uguns, kas vienmēr deg tavā dvēselē, šobrīd maigi liesmo un ved tevi dziļā miega plūsmā, kur tu esi drošībā un gatavs dziedināties. Šis miegs ir karmisks. Tas palīdz tev izaugt, attīstīties un atgūt spēkus. Rīt būs jauna diena, jauns sākums, un tu būsi gatavs to sagaidīt ar visu savu aunu spēku un dzīvību. Auns, drosmīgā uguns zīme, kas bieži virzās uz priekšu ar nepārspējamu spēku un enerģiju. Visums redz un novērtē tavu spēcīgo gribu, tavas vēlmes un dzīvot spēju. Bet šobrīd visums aicina tevi apstāties un ieklausīties dziļāk. Ieelpo vēlreiz, dziļi un lēni, un sajūti, kā visuma vēstījums piepilda tevi ar mieru. Visums tev novēl līdzsvaru starp darbību un atpūtu. Tas atgādina, ka, lai sasniegtu visus savus mērķus, ir svarīgi atrast mirkļus klusumam, kurā vari atjaunoties un uzkrāt jaunas spējas. Tavs ceļš ir spēcīgs, bet katrai ugunī reiz ir jāļauj mierīgi dzist, lai tā varētu atkal uzliesmot ar jaunu spēku. Ļauj šai domai ienākt tevī. Ir brīži, kad apstāties un atjaunot savu enerģiju ir tikpat svarīgi, kā virzīties uz priekšu.
Visums tev novēl pacietību. Auna uguns ir dedzīga un steidzīga, bet visuma ritmi ir plaši un mierīgi. Uzticies, ka viss notiek tieši tā, kā tam ir jānotiek, un ka katrs tava ceļa solis ir vērts gaidīšanas un izaugsmes. Dažreiz visums lūdz tevi apstāties, lai saprastu, ka panākumi ir ne tikai ātrumā, bet arī tajā, cik dziļi tu piedzīvo katru mirkli savā ceļā. Visums novēl tev ieklausīties savā iekšējā balsī. Aunu spēks bieži izpaužās ārējā pasaulē, caur drosmīgiem lēmumiem, darbībām un sasniegumiem. Bet visums atgādina, vissvarīgākā cīņa notiek tavā iekšējā pasaulē. Tavs iekšējais spēks ir spēcīgāks par jebkuru ārējo, un tas tev atklāsies tikai tad, kad tu ļausi sev ieklausīties klusumā. Ieelpo dziļi un izelpojot, sajūti, kā visuma miers piepilda tevi ar pacietību un paļāvību. Tavs ceļš ir spēcīgs un noteikts, bet katram ceļiniekam ir vajadzīgi brīži, kad apstāties, lai atkal atrastu savu virzienu. Visums novēl tev būt apzinīgam, līdzsvarotam un pieņemošam pret katru posmu savā ceļojumā. Visums tev novēl mīlestību pret sevi. Kā auns, tu bieži sniedz spēku citiem, iedvesmojot un aizraujot. Bet visums vēlas, lai tu neaizmirsti mīlēt arī sevi. Pieņemt savas vājās puses, lepoties ar savu spēku un būt līdzcietīgam pret sevi katrā solī. Ļauj sev justies novērtētam un iemīļotam, jo visums tevi redz, tevi atbalsta un tevi vada. Pirms tu iemiedz, Aunu zodiaka enerģija, drosme, spēks un nepārtraukta virzība uz priekšu atgādina tev, ka auns ir kā pirmā zvaigzne, kas izlaužas cauri tumsai, apgaismojot ceļu sev un citiem. Tas ir sākuma simbols, kas vienmēr meklē jaunas iespējas, lai izpaustos. Šobrīd, kad esi ceļā uz sapņu pasauli, atceries, ka šī auna drosmīgā enerģija palīdz tev turpināt savu ceļojumu arī sapņu dimensijās. Visums, kas mūs ieskauj, ir neizsmeļams iespēju avots. Auna enerģija tev atgādina, ka katra diena ir jauns sākums un ka tava dvēsele vienmēr var turpināt augt un attīstīties. Bet šobrīd, kad iemiedz, karmas likumi joprojām darbojās. Katra tava doma, rīcība un izvēle atstāja pēdas, kas veido tavu ceļu. Auns aicina tevi būt apzinātam par šo karmisko plūsmu un uzticēties tam, ka visums vienmēr ved tevi uz pareizo ceļu.
lēnām tevi apņem, un visuma ritms sāk tevi viegli šūpot, sagatavojot dziļai un atjaunojošai atpūtai. Auns bieži ir aktīvs un dedzīgs, virzoties pa dzīvi ar drosmi un spēku, bet šajā brīdī, kamēr tu guli, visums un karma turpina savu darbu. Tu vari pilnībā atbrīvoties, zinot, ka karma paveiks savu ceļu, kamēr tavs ķermenis un tavs prāts atpūšas. Aunam ir svarīgi ļaut karmai darboties dabiskā ritmā, necenšoties visu kontrolēt vai pātrināt. Kamēr tu guli, karma dziedina tavas pagātnes darbības, līdzsvarojot to, ko esi izdarījis, un to, ko vēl darīsi. Katrs solis, katrs lēmums, ko tu esi pieņēmis, ir daļa no lielāka ceļa. Šobrīd, kamēr tu atpūties, karma klusu strādā, līdzsvarojot un dziedinot tavu ceļu. Ieelpo dziļi un ļauj sev pilnībā atlaist kontroli. Kamēr tu guli, karma klusi noregulē tos dzīves aspektus, kas prasa harmoniju. Tā atgriež līdzsvaru, izlīdzina pretrunas un palīdz tev atbrīvoties no jebkāda smaguma, ko esi nesis. Tu vari paļauties uz to, ka karma atnesīs tev taisnīgumu, dziedināšanu un izaugsmi. Atceries! Karma nav tikai par atmaksu vai sekām. Tā ir mācība un dziedināšana. Kamēr tu guli, karma piešķir jaunas iespējas, dzēš vecos modeļus un sagatavo tevi jaunam rītam ar skaidrību un jauniem spēkiem. Visums nodrošina, ka katrs tavs iepriekšējais solis tiek vērtēts taisnīgi, un nakts ir laiks, kad šis karmiskais darbs notiek visdziļāk. Iztēlojies, ka karma ir plūstošs visuma spēks, kas tevi apņem ar dziedināšanu. Karma atbrīvo tevi, kamēr tu guli no vecām saitēm, līdzsvaro pagātnes notikumus un atbrīvo tevi vietu jaunām iespējām. Katra ieelpa ir uzticības apliecinājums tam, ka visums strādā tavā labā, un katra izelpa ir atbrīvošanās no visa, kas vairs nav nepieciešams. Kad tu mosties, karma būs paveikusi savu darbu. Tu būsi gatavs turpināt savu ceļu ar vieglumu un mieru, zinot, ka visums ir tevi atbalstījis, kamēr tu guli. Uzticies karmas plūdumam. Tā ved tevi uz harmoniju, jauniem sākumiem un līdzsvaru tavā dzīvē. Tagad ļauj sev pilnībā atpūsties, zinot, ka kamēr tu guli, karma mierīgi un maigi strādā, atjaunojot, dziedinot un līdzsvarojot tavu ceļu. Šis ir laiks, lai tu atlaistu visas dienas rūpes un pārdomas. Atceries, ka auns simbolizē ne tikai aktivitāti, bet arī jaunas enerģijas sākumu. Ļauj, lai šī enerģija caurstrāvo tevi un ved uz brīvību un mieru. Atlaid visu, kas tevi saista pie vakardienas,
un aizej jaunā dienā ar svaigu skatu un tīru sirdi. Visuma plašums un karmas ritms ir mūžīgi, bet aunu spēks tev palīdzēs virzīties uz priekšu, lai tavs miegs šovakar būtu pilns mierīgu atpūtu, spēku atjaunošanās un jaunas iedvesmas. Lai šajā brīdī tu sajūti dziļu saikni ar visuma bezgalību, zinot, ka tu esi daļa no tā, spēcīgs, drosmīgs un gatavs ikvienam ceļam, ko izvēlēsies rīt. Tagad tu klausies šajā vēstījumā un ļauj tam ieplūst savā sirdī. Visums ir ar tevi katrā mirklī, gan tad, kad tu esi kustībā, gan tad, kad tu esi mierā. Sajūti šo atbalstu, sajūti šo līdzsvaru un zināšanu, ka viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Tu esi drošībā, tu esi spēcīgs, un tu esi daļa no plašā visuma ritma. Miegs šovakar ir tava atpūtas vieta, kurā tu vari uzkrāt spēkus jaunam sākumam. Un atceries, auns vienmēr virzās uz priekšu, un arī tu turpināsi savu ceļojumu visumā ar drosmi un pārliecību. Lai tev salds un mierīgs miegs. Ar tevi kopā bija vēdiskā astroloģe Inese Dāvidsone.